Visiem labvakar! Šodien mēs, kā vienmēr trešdienās, sākam savu raidījumu par mūsu kompānijas vai nu produktiem, vai šoreiz būs back office, kas ir mūsu biznesa svarīgākais instruments – apskats. Šis apskats tiks sniegts no mūsu kompānijas smukās, jaukās, vienmēr jautrās izpilddirektores Kristīnes Podziņas kundzes. Lūdzu, Kristīne, stāsti. Paldies, Ilmār, par jaukiem vārdiem. Paldies. Jā, ļoti patīkam. Vai man var labi dzirdēt? Jūs droši varat čatiņā uzrakstīt, vai mani var skaidri redzēt, dzirdēt. Jā? Mēs tevi dzirdam. Ļoti labi. Un es atvainojos, ka es šovakar esmu bez bildes, jo te es rādīšu, dalīšos ar ekrānu, un man šeit nav bilde. Jā, bet es ceru, ka tas mums šovakar netraucēs, un es jūs šodien iepazīstināšu, nedaudz iziesim cauri. Tie, kas zina vai kas vēl nezina, par mūsu ļoti svarīgo instrumentu, kā Ilmārs teica, par mūsu back office. Tas ir mūsu vissvarīgākais instruments, manuprāt. Un, jā, vai jūs redzat, ko jūs redzat ekrānā? Mēs redzam tavu back office. Ļoti jauki. Ļoti labi. Jā, tā. Jaunie partneri gribēju parādīt šādi jums, viņš atverās. Jā. Un ko mēs tad šeit šodien, ko es jums pastāstīšu? Pats svarīgākais, ko es gribēju šovakar parādīt, mums ir, kas ir jāzina, kā mēs varam uztaisīt vispirms, lai mums ir šajā vietiņā smuki mūsu reģistrēšanās links, kuru mēs dodam savam jaunajam partnerim, kā arī mūsu veikala adrese. Jo tā, ka mēs vēlamies kāds mums prasa, parādi veikalu, kas ir tavā veikalā, gribu redzēt, palasīt pa produktiem, jūs droši šeit uzspiežat šādā veidā nokopēt linku un droši aizsūtat to cilvēkam. Ja konkrēti cilvēkam interesē beauty, tad jūs varat ieklikšķināt beauty, kas ir mūsu luksus klases ārstnieciskā kosmetika, un tad mēs šeit varam arī iekopēt šādā pat veidā linkus un aizsūtīt saviem cilvēkiem. Ja, šeit akumulīta sej, un šeit, jā, šis ir ļoti svarīgi, bet, lai mūsu veikals izskatītos ļoti simpātisks, smuks, ar mūsu datiem, mūsu bildi, tātad es parādīšu, kā mēs viņu aizpildām tieši šo apakšējo linku. Es jums pēc tam parādīšu, kā viņš izskatās, kas ir jāizdara. Tad pats pirmais mēs spiežam uz profilu un personīgais saits kreisajā pusītē. Kā jau redzat, šeit es esmu jau ievietojis savu bildi. Jāliek ir mūsu pašu reāla bilde. Jā. Un šeit mēs atķeksējam. Tālāk te viņš citreiz ir gaišs, viņu grūti ieraudzīt, bet šeit ieliekam ķeksīti. Šeit tālāk mēs pievienojam savu WhatsApp tā kā telefonu numuru, jo tas viss parādīsies mūsu veikalā, un tas ir ļoti, ļoti būtiski. Jo, ja cilvēks staigājot pa veikalu jūsu, viņam rodas jautājumi, pats svarīgākais, lai viņš var tieši jums uzvanīt un pajautāt visas detaļas, kas viņam varbūt nav skaidras. Vēl kā priekšrocība, ko mēs varam pievienot, ir mūsu Facebook links. Facebook, Instagram. Šeit mēs apakšā varam izdomāt savu niknēmu, ja mēs gadījumā nevēlamies publicēt kaut kur savu vārdu, mēs arī varam savu uzvārdu vai kādu niknēmu izdomāt, jo tas būs redzams mūsu veikala saitē. Ja? Tālāk šeit mēs arī ieliekam punktiņu un saglabāt. Un tas arī ir viss, tas nav sarežģīti. Šos linkus var iegūt tādā veidā, es tūlīt arī mēģināšu laikam jums parādīt. Šādā te veidā, visvieglāk viņu ir aizpildīt tieši caur datoru, jāsaka tā. Šis ir mans Facebooka profils, un mēs darām tā, ka šeit augšā iezīmējam, iekopējam un viņu ieliekam
Tā, tuliņ, un ieliekam viņu, lūk, šajā ailītē. Un tāpat tās daram arī ar Instagramu. Ja? Ja kādam rodas jautājums, droši chatiņā var uzrakstīt. Ja? To visu jums palīdzēs jūsu sponsors vai augstāk stāvošais cilvēciņš, kas ir virs jums. Jā, tas ir ļoti svarīgi, jo tā, ka jūs šo aizpildīsiet, tad jūsu šajā te linkā būs ļoti skaists. Es varu pamēģināt jums parādīt tā nokopēt. Man šeit jau ir atvērts WhatsApp, es nezinu, vai jūs viņu redzat. Mēs redzam WhatsApp tavējo. Jā, nu šeit es pieņemsim pati ielieku, tūlīt to noliksim maliņā, ielieku šo linku un uz viņa uzklikšķinam. Un tad jūs redzat, kas tur notiekās, kāds viņš būs redzams jūsu partneriem. Šeit arī augšā viņš piedāvā vai nu angļu valodu vai latviešu valodu, pieņemsim tulkot. Varam arī to izmantot tiem, kam ir vieglāk, ja? Un kas ir svarīgi, vai man to lodziņu es līdz noņemšu. Un šeit jūs redzat, šis ir mūsu skaistais veikals, tas ir tas, ko jūs dodat cilvēkam, savam jaunajam partnerim, vai arī vienkārši cilvēkam, kurš vēlas kaut ko iegādāties. Un šeit, kā jūs redzat, šeit tad parādās šī bilde, tā, ko mēs ielikām savā personīgajā saitā, tad ir mūsu ID numuriņš, te parādās mūsu telefona numurs, kuru mēs ievadījām, ja? WhatsApp, Facebook un Instagrams. Tāpēc ir ļoti, ļoti būtiski viņu visu aizpildīt. Šeit droši cilvēks var iet un lasīt pa visu, kas ir mūsu veikalā, kas mēs esam. Te ir viss kompānijas mērķi, rekuja mūsu produkti. Cilvēks var droši visu klikšķināt, viņš te neko īsti nevar, kā saka, sabojāt, lai nebaidās. Un šeit jūs redzat, tā kā ir Googles tulkotājs, protams, viņš, kā jau Googles tulkotājs, kāds vārds var izklausīties varbūt īsti nepareizi, bet to domu galvenais, lai mēs varam saprast. Šeit mēs pa katru produktu varam izlasīt visus aprakstīņus. Jā, tas ir ļoti ērti, ļoti viegli un nekā sarežģīta tiešām tur nav. Tāpēc es saku, tas personīgais saits ir ļoti būtisks, lai veikals izskatītos ļoti estētiski smuks. Jā, tālāk atgriežamies mūsu back office'ā un vēl galvenais, kas mums ir jāzina. Šeit tas gods šodien ir Uldim, mūsu jaunajam partnerim, manam jaunajam partnerim, un es ātri parādīšu, kā mēs ievietojam cilvēku binārā. Tas ir ļoti, ļoti būtiski, jo šeit jūs redzat augšā, man daudz cilvēku jautā, kas te par laiku iet, jā, kur rāda 5 dienas, 5 stundas, 17 minūtes, 27, 6 sekundes, ja? Nesatraucaties, tas laiks ir domāts tik ilgi, kamēr jums ir laiks ielikt savu jauno partneri binārā. Jā, jo tas ir jāizdara, jo jūs pats varat to smuki izdarīt, ielikt tur, kur jums tas cilvēks ir vajadzīgs. Ja jūs šādi te atstāsiet, viņš pēc 5 dienām programma pati viņu ieliks binārā. Kā tas notiek? Protams, veidi ir savādāk, mēs varam gan caur tekstu veidu, bet man patīk labāk grafiskais. Bet tā, es vēlreiz pārliecinamies. Mums ir galvenais zināt mūsu partnera ID numuriņš, kas ir redzams, jā, pieņemsim 72 83. Tas to vajag piefiksēt, un tad es viņu drošības labad uzreiz jau tagad, šeit var redzēt, tā esmu es, un te es liku savu pirmo cilvēku, kuru piereģistrēju. Visus nākamos mēs liekam šajā te pusītē, uzklikšķinam un spiežam šeit apakšā paskatīties zaru. Un tā mēs turpinām uz kreiso pusi. Ir arī citiem partneriem, es zinu, kuriem var arī tas struktūra veidoties nedaudz savādāka. Šeit iziesim ātri cauri, un es parādīšu, kā es cilvēku pievienoju. Jo es zinu, ka to sākumā apgūt ir grūtāk. Noteikti izmantojam savu sponsora palīdzību. Paši uz savu prātu to nedaram. Tiešām.
Jā, šeit ātri izklikšķināšu. Ir metode, kā to var izdarīt, neejot katram bumbulītim cauri, bet šeit man patīk, es varu redzēt pa katru cilvēku, jā, kāds viņam vārds, uzvārds, kāds ir viņa status, viņa ID numuriņš, un ar viņu sazināties. Tā jūs varēsiet savus partnerus arī ļoti, ļoti patīkami, kā saka, redzēt visas darbības, kurš ir aizpildījis profilu, kurš nav. Un to var redzēt, šeit, pieņemsim, mēs redzam, Lainīta vēl nav paspējusi aizpildīt savu bildi ielikusi, un to mēs arī varam šeit, pieņemsim, paši redzēt. Jā, tūliņ, es ātri, man labāk patīk, ka es varu izskriet cauri. Tas nav sarežģīti. Tad kad mēs visi, jau kā iestrādājās, tad jau tas ir ļoti, ļoti raiti un nav problēmas. Jo, kā redzat šeit apakšā, šeit arī pati kompānija piedāvā vetka 1, vetka 2. Tā ir viena šūniņa un otra šūniņa, jā. Viņš piedāvā to arī likt šajā pusē, kas ir arī ļoti, ļoti labi. Bet man patīk pašai manuāli, kā saka, ielikt savu cilvēku struktūrā. Un tad es zinu, ka viss ir pareizi izdarīts. Jā, ir prieks redzēt par cilvēkiem, jā, kuri izdara darbiņu līdz galam. Tā pašiem ir vieglāk, ērtāk strādāt, ja? Tā, tūliņ jau mēs būsim galā. Tūlīt parādīšu. Jo te, kur jūs redzat divus, tas nozīmē, var redzēt, ka tam cilvēkam jau arī ir savs partnerīts otrā pusē. Ja? Tāpēc tur citur ir divi zaļi bumbulīši. Tā, un šeit jūs redzat, pēdējais bija Mārtiņš, un tātad šeit mums ir apakšā tukšā vieta, un šeit jau arī parādās Uldis. Jā, piedod Uldi. Jā, šodien, un šeit mēs pievienot partneri. Un viņš prasa, jā, vai pievienot šo partneri. Mēs spiežam izvēlēties. Jā, viņš pārliecinās, vai tiešām. Es saku jā, tāpēc, kad šo izlabot, ja kļūdās, to gan nevar izlabot, diemžēl. Tāpēc esam ļoti uzmanīgi. Visu un apsveicu Uldis ir iekšā mūsu binārā. Un tas ir ļoti labi. Te ir izdevīgi, kāpēc ir izdevīgi cilvēkam ātrāk reģistrēties. Kā jūs redzējāt, šis birums ar cilvēciņiem viens zem otra ir ļoti liels, kas veido arī apgrozījumu tajā kājā, un kad cilvēks aktīvi strādā, tad viņš arī saņem bonusus, procentus no citu padarītā darba. Tāpēc ir ļoti izdevīgi, jo tu ātrāk piereģistrējies, un, kad tu sāc izdomā strādāt, tad tev jau virs tevis jau ir cilvēki. Tā, tas ir viens, ko es gribēju jums parādīt. Redzat, šeit viss parādās, ka vairāk nav cilvēciņš, cilvēks ir pievienots. Tā, nākamais, ko es gribēju vēl parādīt, jā, kas ir ļoti svarīgi, ir šeit bāza znaņie. Tas ir tā, ja gadījumā jums gribas kaut ko palasīt un vajag lasīt, bet vēl neesat tikuši pie kāda video materiāla, tad šeit jūs uzspiežat bāza znaņie, un tas ir mūsu APL mācību platforma. Un šeit arī ir atbilstoši, jo mēs esam lielākā statusā, jo mēs varam arī atvērt vairāk, pieņemsim, soļus. Jā, te viņš prasa ielagoties ar to pašu savu parolīti un ID numuriņu, un redzat, cik šeit viss ir ļoti skaisti. Te ir nepieciešamās zināšanas, papildu zināšanas, šabloni un rekomendētās grāmatas, ko mēs varam izlasīt. Jā, un šeit, kas man ļoti patīk, nav ļoti daudz, bet viņš ir īsi gan var lasīt, gan var lejupielādēt. Ir arī materiāli, kurus mēs vienkārši video varam noklausīties, un viņi nav gari. Redzat, tā kā šeit pieņemsim. Es tagad nespiedīšu, lai mūs te neizmet no zūmiņa. Bet šādi, zelta saraksts, kā motivēt sevi, pastanovka, tā, labi, man, jā. Nu tā, jūs redzat, droši var spiest un lasīt visu un mācīties. Tas ir mums ļoti, ļoti būtiski, ko es gribēju parādīt. Jā, ka tas ir ļoti skaists materiāls, kur mēs varam paši mācīties.
Jā, un. Tā, ko es vēl gribēju parādīt? Šeit, jā, profilu. Vēlējos parādīt profilu, kur jūs varat arī redzēt, pieņemsim, mani dati, jā, un izmainīt paroli. Ja gadījumā, šeit jūs to spiežat, tā kā es zinu, ka daudziem, protams, jaunajiem partneriem uz e-pastu, kad piereģistrējās, atnāk ID, adresi, ID numurs un parole, bet viņa atnāk ciparu kombinācijā, jā, ar burtiņiem cipariņiem. Tad šeit mēs ieejam paši, uzspiedīšu, parādīšu jums, jā. Vai nemīju tā, tulīt tāds dēļs. Izmainīt paroli, jā? Un šeit jūs varat ierakstīt jauno paroli un apstiprināt viņu, jā? Un viss. Un tā tikai galvenais tiešām savu plānotājā vai kur pierakstat, un jūs zināsiet, kā to var izdarīt. Šeit mēs redzam visas jaunākās akcijas. Promotionus, kā mēs sakam, tie ir promotioni, akcijas, un var redzēt, no kura līdz kuram viņas darbojās šeit. Ja kādam ir grūtāk ar krievu valodu, nesatraucaties, to visu var arī tulkot un izmantot lapas tulkošanas versijas arī, vai Googlē iekopēt un arī tulkot. Jā, tie ir jaunumi, kuriem sekojam līdzi, jo šobrīd vienlaikus strādā 3 akcijas. Jā, šeit mēs redzam savas kvalifikācijas un, jā, ko es gribēju parādīt, struktūra. Kā mēs varam pārredzēt savu struktūru? Mēs redzam citu pirkumus, reku redzam sev uzaicinātos cilvēkus. Un tad mēs varam iet visam cauri, un mēs pat redzam, kurā bināra kājā viņš ir pirmajā vai otrajā. Ja? Tas ir arī uzspiežot personīgi uz cilvēku, mēs redzam viņa telefonu numuriņš arī, kam šeit parādās, kam arī šeit, kāda ir viņu status un visu pārējo. Ja? Droši nebaidaties šeit visam iet cauri un visu. Jā, tas ir tas, ko es gribēju parādīt, arī, ko mēs profilā varam, tā struktūrā. Bināru mēs skatījāmies. Jā. Jā, varbūt kādam ir radušies jautājumi, varbūt kāds grib tieši pajautāt kaut ko. Varu droši rakstīt komentāros. Un vēl pēdējais, ko es gribēju vēl parādīt, kas arī ir jauniem cilvēkam jāzina, ir abriatnīs svязь. Nu, tā kā mums ir iespēja, ja gadījumā ar pasūtījumiem vai ar kaut kas nav kārtībā, vai esam netīšām sajaukuši kaut ko, nebaidaties. Šeit jūs varat, pieņemsim, droši uzspiest tēmas, kādā jautājumā jums varbūt ir radusies kļūdiņa, nu pieņemsim. Šeit viņš arī piedāvā, tur pieņemsim to, un te mēs visu varam aprakstīt. Jūs varat droši arī pievienot arī kādus attēlus, visu, un nosūtīt ziņu kompānijas pārstāvjiem, kuri ofisā arī ies cauri un tieši skatīsies, kā jums palīdzēt. Jā, tas ir ļoti svarīgi to zināt, jo risinājumi vienmēr ir. Ja? Tā, struktūra. Šeit arī, kā mēs redzam statistikā, mēs varam pat pārbaudīt paši, paskatīties savu diagrammu, pieņemsim. Šeit var arī uzlikt attiecīgos datumiņus un paskatīties, kādi, pieņemsim, bonusiņi ir pa šito laiku, ir starta bonusi, struktūras bonusi, aktīvu bonusi, dzīves bonusi, kas ir ļoti, ļoti interesanti, jo tas ir saucamais arī mums ir pensijas bonus, kas ir, tā kā mēs esam visu gadu bijuši aktīvi. Es parādīšu, kur tas ir redzams. Šeit, kad jums citreiz sponsors arī prasa, vai tev ir visi 4 var redzēt. Man personīgais pagaidām ir jā, un tā kā Vitkās arī ir jā. Bet šomēnes es vēl neesmu uztaisījis pirkumiņus, tie, kas mums ir 40 PV. Un šeit varam palasīt reku tālāk, kā mēs to solīšus varam izpildīt līdz mēneša beigām. Un pirmais variants – ļičņī, pakūpkana summa. Personīgais pirkums uz 40 PV, kas atvainu sanāk 48 eiro, 2 paciņas, ko mēs sev iegādājamies. Un otrs variants ir
Jā, vai nu jauna partnera reģistrācija, vai arī upgrade statusa paaugstināšana. Ja? Un šeit varam redzēt, kā izpildīt, kad ir visi 4 smuki. To es rekomendēju darīt jau tiem cilvēkiem, pildīt šos 4 Tur nav nekas sarežģīts. To darīt tad, kad vismaz jums apakšā jau ir viens savs uzaicinātais cilvēks, tātad jūs jau uzņematies atbildību par saviem jauniem cilvēkiem. Un jūs arī jauniem cilvēkiem to visu mācat. Jā. Šeit arī mēs droši patinam zemāk, var visu redzēt, visus pasākumus un ļoti daudz interesantu informāciju. Droši nebaidamies spaidīt podziņas un lasīt. Jā. Tas laikam arī šovakar no manas pusītes būs viss. Jā. Teikšu lielu paldies. Jā. Te bija ieteikums no partneriem, vecākajiem partneriem, jaunajiem parādīt, kā pērkās veikalā. Labi. Es ļoti ceru, ka mums vēl no Zoomiņa pagaidām mūs nemetīs ārā. Jā, kā tad jaunais cilvēks var iepirkties veikalā? Jaunam cilvēkam es ieteiktu nespiežat beta versiju, izmantojot parasto interneta veikalu. Šeit viņš prasa automātiskā vai aktivitāte. Bet nē, mēs nespiežam automātisko, mēs varam spiest aktivitāte, jā. Un šeit obligāti skatāmies, kur mums ir Latvija, ka mēs sūtam, esam ļoti uzmanīgi. Tā, ka mums ir Latvija, ka sūtam caur Latvijas pārstāvniecību. Šeit apakšā izvēlamies, ir mūsu pārstāvniecība. Atķeksējam šeit jā, kad visu apstiprinu. Un dodamies jau iepirkties. Kamēr viņš man te domā, ja. Un šeit jau mēs redzam savu veikaliņu. Jau produktus, kurus mēs paši vēlamies iegādāties. Ieliksim grozā manus mīļos produktiņus, arī sekojam līdzi, ka bieži vien kāds produkts ir izķerts. Šobrīd es redzu, ka atkal relaksiņš mums veikalā nav. Bet nekas, gan jau tuliņi būs, tad mēs varam ieklikšķināt, ņemam vienu stopu un vienu slaidu. Ja, tā, kas būtu tā mūsu aktivitāte, 2 paciņas. Jā, un ripinam zemāk, šeit ir mūsu skaistā kosmētika. Jā, cenas viņām ir ļoti, ļoti adekvātas, kā nekā tā ir luksus ārstniecīgā klases kosmētika. Jā, bet nesatraucaties, ir iespējams sākumā iegādāties, produktiņus, paraudziņus. Tāpēc nesatraucaties, šeit ir tā, pa šiem 4 eiro, te ir šāds smuks iepakojums, un iekšā viņā ir 6 paciņas. Viens ir toniks, otrs ir, trešais bija eliksīrs, tad ir toniks, acu krēms, dekoltē krēms un sejas krēms. Un tā ir forša iespēja, tiešām ļoti laba iespēja cilvēkam vispār iepazīties ar šo luksus klases kosmētiku, kuru drīkst izmantot gan grūtniecības laikā, gan pusauģi drīkst izmantot, kam ir ādas problēmas. Viņu var izmantot jebkurš. Jā, šeit mēs redzam mūsu putras, brokastu putras, vai arī kā daudziem viņas ir ļoti mīļas tieši ceļojumos. Viņām ir arī ļoti interesanta tehnoloģija, kas nav parasta putra, jā, nav tur parasts cukurs iekšā, jā, bet tur ir gan pievienots no tapenambūriem, tā kā arī tas saldums, jā. Šeit ir mūsu batoniņi, mūsu zobu pasta. Šeit arī ir kalendārīši, citas lietas, bukletiņi, ko mēs varam arī paši pasūtīt. Vienīgi esam uzmanīgi, skatāmies, šeit tie, ka viņās ir valodas D, tas laikam bija Denmarka, ja es nemaldos, Vācijas, un lietuviešu, poļu, ja es nemaldos. Jā, tur ir jāskatās. Šie nav latviešu. Jā, esam uzmanīgi, šie nav latviešu. Un šeit jūs redzat, apakšā viņš parādās 40 eiro, 42. Spiežam tālāk. Jā, viņš prasa, vai ar karti, jā, labi izmantot manus tos
kas man palika, jo es tikko taisīju pasūtījumu, 12 eiro pieņemsim, bet šeit jūs redzat, viņš nomīnusoja man uz tos 12 eiro, un tad reku ir gala summa. Skatāmies uzmanīgi, šeit nāk arī klāt ir PVN, jo kompānija visur oficiāli maksā nodokļus katrā valstī, kur ir pārstāvniecība. Latvijā tas ir 21%. Jā, līdz ar to tā summa ir, reku nāk 4,20, tas ir PVN. Jā. Un tā kā mēs sūtam uz pārstāvniecību, mums šeit nav pierakstīti klāt ceļa izdevumi. Ceļa izdevumi sastāda, uzspiežam atplecīts, apmaksāt, un tad jau ievedam tur savas kartes datus, to pinkodiņu, ko viņš prasa katram individuāli bankā, un viss un pasūtījums veiksmīgi ir izpildīts. Tā mēs varam arī, ja kaut ko pārdomājam, mēs varam arī viņu izmainīt, tā kā atmiņā atcelt. Un, ko es gribēju teikt par to piegādi, kas ir ļoti svarīgi, ir tā, ka, ja jūs paši esat Rīgas tuvumā un jums ir iespēja uz pārstāvniecību atbraukt un izņemt savu paciņu, tad jūs nemaksājat neko pa ceļu. Bet, ja jūs atrodaties kaut kur tālāk, citā pilsētā, tad mums no kompānijas pārstāvniecības Sandija sazvanās ar mums personīgi, un mēs vienojamies, kā ir ērtāk saņemt pasūtījumu. Visbiežāk tas ir Omnivas pakomāts, un, protams, tad mēs vēl sadzam pa Omnivu atsevišķi, to naudiņu, kas ir vajadzīgs, un tas arī viss. Varbūt ir vēl kādi jautājumi? Pastīšos čatiņā, kā nopirkt produktus, cilvēkiem jāizlasa. Upgrades. Tieši tā, Sandra pareizi teica par upgrade, man šobrīd viņš nerādīja upgrade. Es domāju, tāpēc, ka man jau ir Diamond status, bet jaunam cilvēkam viņš piedāvās 3 iespējas veikalā. Viņš piedāvās 3 bumbiņas, tā, lai es jums varu vēlreiz parādīt, kurā vietā to svarīgi ir skatīties šeit. Man nepiedāvā, bet jums piedāvās automātisko, aktivitāti, vai vēl 3. bumbulīts būs upgrades. Un ļoti svarīgi ir tāds fakts, ja jūsu pasūtījuma summa ir pie 100 eiro, vai pie 200 vai 400 eiro, tad viennozīmīgi jūs spiedīsiet upgrade, jo tas saglabās jūsu to summu pirmo biznesa trepīti, kas ir 100 vai 200 vai 400, tādā veidā. Bet, ja jūs gribat nopirkt vienu putriņu, kafiju vai kaut ko tādu, tad jūs vienkārši atķiksēsiet šeit, ka tā ir aktivitāte. Ja tā summa ir zem 100, tad mēs spiežam aktivitāti, bet ja tā ir 100, vai pēc tam mēs no 100 kāpjam jau uz 200, tad arī tāpat starpība ir 100, tad mēs tāpatās spiežam upgrade, ka šeit būs 3. podziņa. Tas ir ļoti svarīgi. Un sekojam pēc tam arī savā profilā svarīgi savam telefonu numuram, pārbaudam savu piegādes adresi, arī savu vārdu, uzvārdu, LV, telefonu numuru un tādas niansītes. To jūs katrs savā profilā varat tur sakārtot, pirms pasūtījuma veikšanas jums izliks noteikti ailīte. Tas laikam, tas laikam no manas pusītes viss. Varbūt ir vēl kādi jautājumi? Droši nekautrējieties. Droši vien, ka Kristīna, šie jautājumi visiem parādās tad, kad sāk darboties un kad sāk reāli strādāt un pasūtīt un ņemties pa mūsējo back office. Jautājumi rodās tad, kad tu sāc darboties. Un tad droši vien, ka jaunie cilvēki, jebkurā mirklī, viņi jau zina, kam zvanīt, un viņi droši vien arī griezīsies vai nu pie tevīm vai pie kāda citā augstāk stāvošķa, ja viņi zina šo, kā teikt, šo hierarhiju. Jā, Ilmār, pareizi, ka tu pateici, kas ir ļoti svarīgi. Ja tanī dotajā brīdī, pieņemsim, jūs jau esat, jums ir kāds komandas čāts,
pieņemsim, tad jūs, protams, varat arī pirmām kārtām visus jautājumus mēs jautājam tam cilvēkam, kas mūs uzaicināja. Tas skaitās mūsu augstāk stāvošais sponsors. Ja gadījumā viņš ir ārzemēs vai kaut kādā veidā nesasniedzams, tad mēs vēršamies uz augšu, tomēr skatāmies vai jautājam droši Agritai, vai Aleksandram, vai Ilmāram. Droši nebaidamies, ja tas ir saistībā arī par kādu veselības jautājumu, arī tad droši var komandas čatā arī, protams, droši pajautāt jebkuram, varbūt, ko varētu rekomendēt. Tas ir tādā gadījumā, ja paša sponsoriņš tajā brīdī nevar atbildēt. Bet es arī ieteiktu droši nebaidīties un zvanīt, jo, ja uz rakstiskas ziņas neatbild, citreiz viņas nedzird, jo, protams, lielajā plūsmā, varbūt ziņu plūsmā viņš kaut kur pazūd telefonā, tad droši nebaidieties un saviem sponsoriem zvanat. Zvanat un nebaidaties. Ja rodas kādi jautājumi saistībā ar pasūtījumiem vai ar uzaicināto cilvēku, ka vēlaties uzaicināt kādu savu draugu, bet nezināt, kā to visu prasat droši. Ja? Nebaidamies un droši, kā saka, iepazīstam savu šo te back office. Es ceru, ka jums bija noderīgi. Labāk ir paprasīt nevis sarādātības, kuras pēc tam grūtāk būs. Jā, tieši tā, jā, tieši tā, jo ir citas lietas, kuras atrisināt, diemžēl, tieši kā es rādīju ar bināru, diemžēl to nevar izdarīt, jā. Jā, tad laikam, teiksim, Kristīnai lielu paldies. Es domāju, ka tā bija tāda labs pirmais ievads back office apguvē. Droši vien, kā mēs runājām, tad, kad sāks darboties, radīsies vēl kaut kādi jautājumi, un tos ļoti, ļoti brīvi var noskaidrot sarunu ceļā un konsultēties, un nav problēmas. Jā, laikam tūlītās beigsies tad mūsu Zooma laiks, un līdz ar to tad gribu atvadīties. Vēlreiz teikt paldies Kristīnai un visiem pārējiem par to, ka piedalījās, ka klausījās.